Ko tu atbildētu? Man vienās mācībās, mirklī, kad es biju treneru lomā, līdzīgi uzdodu šo jautājumu, viena liela mazumtirdzniecības ķēdes vadītājs tikko pacelt. Viņa teica, es nedrīkstu iet pie vadītāja. Es nevaru, es neiešu. Un es viņai pajautāju, kāpēc. Un viņa mācību zālē teica, nu kā, viņš taču padomās, ka es nezinu. Man ir pārbaudes laiks. Viņa saka, es aiziešu pārbaudes laikā, pateikšu, par ko es atbildu, un viņš man atlaidīs. Viņš teiks, ka es neesmu izturējusi. Ko tu atbildētu šai dalībniecei? Tas ir tas, ko es teicu. Tas, pirmkārt, jā, nejautā, ko tu man sagaidi. Šis jautājums tev bija jāuzdod pirmajā dienā un pirmo nedēļu katru dienu. Tagad tev ir jāiet un tu saki, es gribu pārliecināt. Nezinu, labi, iedod ieguvumu, lai es ātrāk tiktu uz priekšu. Es gribu pārliecināties, vai es pareizi sapratu, ka es šo mēnesi fokusējos uz šo. Tas jau ir komunikācijas atkal visādi. Bet tas jau man būtu arī signāls, ka iespējams tikai ar speciālistu vadītāju mācībām vien nepietiks.